Šajā video nedaudz paskatīsimies par caurumu izveidošanu. Mēs jau zinām, ka mēs varam uzvilkt aplīti un izgriezt, bet ir speciāla hol komanda. Tad ar šo speciālu komandu mēs varam jebkurā virsmā veidot caurumus. Šajā gadījumā es esmu izveidojis palīgu līnijas, lai saprastu, kur kam jāatrodās, un vienkārši noteikt caurumu izmēru. Bet te ir papildus funkcijas, lai izvēlētos visu kaut ko priekš skrūvēm. Mums var būt caurums cauri visai figūrai, tādā gadījumā, piemēram, šim nav nozīmes, jo mums nav gala leņķis. Mēs varam vienkārši uzreiz izvēlēties caurumu plats, un mums ir nozīme tikai platumam. Mēs varam arī veidot, ka caurumam tomēr ir nozīme arī citiem parametriem. Tad šajā gadījumā es vēlētos, piemēram, lai augšiņa ir nedaudz tā kā platāka, lai skrūves galvu tur ielīstu. Tad te būtu, piemēram, 5 mm, dziļums, cik mēs taisam šo caurumu lielāku ir 1 mm, un, piemēram, iekšējo platumu izveidosim kā 3 mm. Tā, lai mēs kārtīgi redzam. Tad varam arī tā izveidot. Mēs varam izveidot arī priekšskrūvēm ar slīpu galviņu. Tad šis būtu countersink, iepriekšējais bija counterboard, tad šis ir countersink. Tad mums nozīme būtu tam, cik lielā attālumā mums ir šis te tā kā paplašinājums. Pamēģināsim mazāku skrūvi, kaut gan šī te virsma nav īpaši pateicīgi tam. Ja būtu lielāka virsma, mēs varētu redzēt, ka izveidojās arī šī te maliņa viscaur garumā, un šī te ir fiksētā leņķi, līdz ar to diezgan strauji pāriet no šī te plašā uz to šauro, jo programma zina par to, kā izskatās standarta skrūves, un attiecīgi pēc tā arī veido. Ja mēs skatāmies nedaudz no seklākiem caurumiem, tad šī gadījumā uzlikšu, ka nav skrūves galvai vietai paredzēta, tad mēs varam izveidot, kā arī ir uzreiz klierants. Tad mēs norādām skrūves izmēru, un attiecīgi pēc tā mainās, kādām ir jābūt izmēram. Te ir standarta izmēra, piemēram, 2 mm, 2,5, 3,5 mm skrūves, un uzreiz tiek parādīts, kur ir jābūt caurumam, cik viņam ir jābūt lielam. Šis te izmērs ir tikai un vienīgi dziļums. Redzam, ka te ir 3,5 mm skrūve, bet faktiski 3,9 mm ir priekš tā, lai ielīstu vēl arī vītni. Jo vītni ir iespējams ielikt atsevišķi arī kā metāla detaļu, ko iekausē. Mēs varam ielikt uzreiz arī ar visu vītni, bet te ir jāņem vērā, ka standartā tā ir tikai bildīte. Nospiežu pat ok, lai mēs redzam, tā ir bildīte. Ja es nospiežu rediģēt, es varu ielikt šeit ķiksīti, un tā kļūst par modelētu. Tā vītne būs fiziski iekšā jau modelī. Mēs varam veidot arī caurumus ar vītni tikai slīpajā daļā, bet tad ir jāskatās, ka cik liels ir objekts un vai mēs varam to vispār ielikt, tāpēc, ka šī te smalkās vītnes mums vienkārši neielīdīs. Tad mēs varam izveidot arī ar visu leņķi, bet atkal tas būs atkarīgs no tā, cik biezi virsma, vai mēs varēsim kaut ko šeit redzēt. Papildus, ja mums būtu nevis vienkārši palīga līnijas, bet jau lietojami punkti. Papildināšu nedaudz šo te skici, piemēram, no šī punktu šo skeču. Mēs varam mēģināt vairākas veidot, jo, ja ir reāli objekti ar punktiem, mēs varam uz katru punktu uzlikt uzreiz pa caurumam, un mums viss strādās, ja?
redzam, ka var ielikt un izveidot vairākus caurumus vienlaikus. Bet tad ir jāveido nevis palīga līnijas, pēc kurām mēs orientējamies, bet jābūt īstām līnijām un stūrīšiem. Ja līnijas vienkārši krustojas, neizveidos punktus, un līdz ar to tur nav iespējams atlikt. Ir jābūt, ka ir punktiņš.